Īstenojot valsts izvirzīto kompetenci izglītības iedzīvināšanu skolās un Eiropas sociālā fonda projekta atbalsta izglītojumu individuālo kompetenci attīstībai, 10. maijā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika fórums Veiksmes stāsti ceļā uz rītdienas izaicinājumiem – no prakses uz lietpratību, kur ietveros notika projekta dalībnieku pieredzes apmaiņa. Šodien ir skolu kopā sanākšana, lai dalītos par projektā gūto pieredzi, veiksmes stāstiem par labumu, ko saņem skolēni. Šis ir tāds starposms, ka skolas var atskatīties gan uz to, kas ir izdevies ļoti labi, gan uz to, kur ir jāpilnveido. Un, manuprāt, skolām ir gūta pārliecība par to, ko dara. Pirmajā gadā īstenojot projektu, skolām bija šaubas, vai tiešām šie rezultāti būs, vai šie rezultāti būs izmērāmi, taustāmi. Tad šobrīd, skatoties, vērojot skolu prezentācijas, kā arī tiekoties ar skolotājiem, visi apliecina, ka rezultāti redzami mācību procesā, bērnu izaugsmē, gan motivācijā, gan attieksmē pret mācībām, gan arī sadarbībā ar vienaudžiem. Projekts ir ļoti liels ieguvums gan bērniem, gan pedagogiem. Un man ļoti patīk, kā izmainās bērni, kādi viņi bija atnākot uz projektu un kādi viņi ir šobrīd. Ja runājam konkrēti par matemātiku, tad man ļoti iepriecina bērnu izaugsme. Tieši tas, kāda viņi ir kļuvuši tagad, kad 2 gadus jau viņi ir projektā. To var ļoti labi redzēt viņu pārbaudas darbos, bet īstenībā ir tā, ka es redzu nodarbībās, ka viņiem vairs nav bail no matemātikas. Ar šīs te burvīgās skladītes, ar atbalsta materiālu palīdzību, man ir izdevies viņus sadraudzēt ar matemātiku. Mēs esam gandarīti par to, ka ir iespēja sadarboties ar skolām, ka ir iespēja bērniem šo te interesi dabaszinātnēs pilnveidot, attīstīt. Un ļoti patīkam redzēt šīs te atsauksmes no bērniem, kad nodarbība beigusies pie mums un kad viņi ir tādi pozitīvi, smaidoši un tā gandarījuma sajūta patīkamā pēc tāda labi padarīta darba. Tas ir viens no lielākiem dzinējiem, kāpēc es to daru šeit.